varbūt gan sāksim tā drusku pa vispārējām lietām, lai mums pēc tam beigām būtu nonākt līdz kaut kam. Tas vienmēr bija tas stāsts, ka gadu no gada, ka arvien vairāk kļūst kaitīgā koda, ka tagad ir tā situācija kļūst tāda, ka vairs nav jābūt nekādam ar inženieru zināšanām apveltītām cilvēkam, hakeriem, kas to uzraksta. Mēs varam nopirkt katrs konstruktoru uztaisīt. Ja? Kas tur ir kaut kas mainījies šajā kopējā ainā tādā ziņā? Lielos vilcienos mainījies nekas nav. Nāk klāt vienkārši jaunas operētāja sistēmas, jauna ideoloģija, mobīlie vīrusi un tālāk, kas darbojas mobīlajās ierīcēs, telefonos, planšetēs. Tad, patiesībā joprojām pieaug tā daļa, kas īstenībā nav kaut kādi datorzinātņi, kas vienkārši izmanto jau gatavu kaut kādu to instrumentu, lai radītu kaitīgu kodu. Ja mēs skatāmies uz jau vēsturiski sākumā, tomēr šīs, kad jūs teicāt, tos vīrusus rakstīt tāds speciālisti, kriptogrāfijas zinātnē, datoru ģēnijas studenti un tālāk. Tas viņa mērķis bija mazliet cits, viņa mērķis bija, parādīt, ka viņi ir gudrāki kaut kādā veidā pārāk par kaut kādiem kolēģiem, kas cīnās, tur aizsargā. Šobrīd ar to masveida piesārņojumu, es teiktu tā, ir sākusies vienkārši naudas pelnīšana, naudas izsišana, naudas zakšana un tādas lietas. Tagad jau tas mērķis ir nauda noziedzniekiem. Vai tā būtu tieši nauda, ko mēs varam kaut kādā veidā nozagt no kredītkartēm, banku kontiem, vai tā ir kaut kāda, kādā apmāna ceļā iegūt naudu, piemēram, cilvēks instalē kaut kādu spēli, un tad viņam tur telefonā, piemēram, viņam tur instalācijas gaitā tiek uzdot daudz sarežģīti jautājumi, kuros viņš principā dod savu piekrišanu, tur pieslēgties kaut kādam mobīlo operatoru tīklam, un tad būtībā tā programma aktivizējās, un viņi sāk sūtīt kaut kādas dārgas, paaugstinātas maksas īziņas uz kaut kādu numuru, ko tie noziedznieki pēc tam atkal noņem. Visādas tādas schēmas, mahinācijas, vai nozagt informāciju, kuras varēšu vēlāk pārdot, vai kaut kā tādā veidā. Tad droši vien, ka mēs varam teikt tā, ka tā aina mainīsies tādā nozīmē, ka agrāk mums bija viens dators mājās, pēc tam mums uzvedās viens dators arī, viens dators no sākuma bija darbā, tad viņš uzvedās mājās, tad mēs viņu sākām nesāt līdz, un tagad patiesībā tā situācija tāda, ka mums ir datori visur un arī kabatā. Ja? Tas droši vien nozīmē to, ka tāda kaut kāda perifērā aizsardzība, ka darba vietā visur vajag noslēdz, tas vairāk nedarbojas. Tas īsti nedarbojas, un es neapskaužu tos sistēmu administrators lielos uzņēmumos, kur laikam jau prātā, jo, piemēram, ja ņemam vērā kaut vai korporatīvais elektroniskais pasts, tādam uzņēmuma vadītājiem, kurš jūtās moderns un mobils un tā tālāk, viņš ir vismaz 4 kopijās. Tas ir uz šī te pasta servera, uz viņa desktopa, viņa mobilajā telefonā, ja viņam vēl ir planšeti, tad vēl viņa kopija, kas visu laiku sinhronizējās un tās noplūdes iespējas, protams, atkarīgs, kas tur rakstīts, cik svarīgi tā informācija tur ir iekšā, ko konkurenti varbūt jūs zināt, bet tā, rūpnieciskā špionāža jau arī spiegošana notiek un vienkārši šobrīd ir daudz grūtāk nosargāt jau to visu, pazaudēt telefonu vai pazaudēt planšeti. Un ko šajā visā stāstā, kā aspekts, kā viņi risina šo jautājumu? Mēs cenšamies sekot arī šīm tendencēm un izlaist jaunus produktus. Pēdējais produkts, kas Rescue-One, kas ir paredzēts, tā ideja ir aizsargāt nevis ierīces, bet to lietotāju informāciju, tā lietotāja centriskā pieeja, kad mēs domājam par lietotāju, viņa informāciju nevis konkrēti ierīci. Tad šis produkts vienkārši ir, viņš ļauj aktivizēt šo aizsardzību gan uz planšetēm, gan uz mobiliem telefoniem, gan arī uz datoriem. Lietotājs pats nopērkot šo licenci var brīvi izvēlēties, kādas ierīces viņš aktivizēs, 2 telefonus, planšeti un 2 datorus vai 2 planšetes, 1 datoru ar Apple, MacOS, 1 ar Windows un
Viņš, teiksim, jau var brīvi variēt ar to, tās savas vajadzības, kāds viņam ir tās, viņš var teiksim, aizsargāt tos savus ierīces. Jā. Kā tas ir, ja mēs runājam par mobilajām lietām, par tām, ko mēs varam paņemt līdzi, un bieži vien arī datorā izmanto mobilā internetā vien biežāk, ja? Kā tas ir, vai nav it kā efektīvāks ceļš šo drošības kaut kādu risinājumu taisni veidot tajā mobilo operatoru pusē? Vai varbūt kaut kas tāds arī notiek, teiksim, ka tur būs tie vārti, kur izlaiž vai neizlaiž cauri kaut kādu kaitīgo kodu? Jā, protams, ka tas arī varētu būt viens veids, ja. Mobīli operatori, viņi parasti gan, teiksim, domā par citiem biznesa uzdevumiem, un tas viņiem nav tik aktuāli, teiksim, tāda interesanta, jauna lieta. Varbūt viņi nav tik jauna, noteikti daudz ir dzirdējuši par to, ja mēs runājam par tā sauktiem melniem sarakstiem un baltiem sarakstiem. Jā. Melnais saraksts, tas ir tas, kur mēs iekļaujam visu kaitīgo. Baltais saraksts ir tas, kur atrodas tas, kas ir labs, ko mēs zinām, ka tas ir droši, ka mēs varam lietot. Ja? Un, teiksim, paskatoties uz statistiku, kā attīstās un cik daudz ir šie apdraudējumi visur, teiksim, virtuālajā pasaulē, ja? ir skaidrs, ka baltais saraksts ir, es nezinu, 100-kārt mazāks nekā melnais saraksts. Ja? Un priekš kam man uztraukties par to, kas ir melnajā sarakstā, ja es zinu, ka man ir vajadzīgs baltais saraksts ar 10 aplikācijām vai 15 internetu resursiem, ja, kuri tiek nemitīgi pārbaudīti. Ja, teiksim, ar manu rīku palīdzību es visu laiku, teiksim, kontrolēju kaut kādu internetu vietņu saturu, ja. Es viņu varu noskanēt un pastīties, vai tur ir kaut kas gaitīgs vai nav, tad ļaut, teiksim, savam uzņēmumu darbiniekiem, kam ir nepieciešams, ja tur slēgties klāt vai, teiksim, izmantot kaut kādas aplikācijas. Ja. Tas ir it kā tāds loģisks un tāds jauns piegājiens svaigs visā šajā lietā, ja, un vienkārši melno sarakstu. Man pēc idejas viņš ir, jā, bet viņu kontrolēt ir daudz grūtāk, viņā nemitīgi ir jāiekļauj, jo dienā iznāk nenormāls skaits jaunu kaitīgu kodu, jā, un tas visu laiku jānopildina tas melnais saraksts, kamēr baltais saraksts, visu laiku paliek praktiski, man ir biznesa vajadzība pēc kaut kāda cita resursa, es viņu nokontrolēju ieliek, un viss, un es strādāju droši. Respektīvi, no tāda drošības kompānijas viedokļa droši vien ideāls variants būtu tāds, ka programma izstrādātājs, viņš nāk pie jums un saka, lūk, iekļūt manu programmu, palūdzu ielikt baltajā sarakstā, ja? Attiecīgi notestēt tos riskus, ko viņi dara. Šobrīd jau mums arī ir mājaslapa, kurā teiksim, ir mūsu baltā saraksta aplikācijas. Mēs sakām, ka tur ir vairāk kā 90% no tā, ko šobrīd biznesa kādas aplikācijas lieto. Mēs esam pārbaudījuši, certificējuši un ielikuši savā baltajā sarakstā. Šeit atkal ir problēma, kā parasti cilvēciskais faktors, ja cilvēkam jau gribās iebāzt nagas tur, kad nevajag. Cilvēciskais faktors droši vien ir visticamāk viena no lielākajām problēmām. Ja? Un ir īpaši mūsu reģionā, kur teiksim, tā cilvēku kaut kā tas veids, kā viņi uzvedas, ir iespējams pilnīgi noteikti atšķirs no vecās Eiropas. Teiksim, mūsu telefonu lietotājs ar lielu ticamību daudz vairāk pūles ieguldīs, lai to spēlīt, kur maksā 50 centīmus dabūt kaut kur pa velti, ja? Nevis, teiksim, samaksāt. Jā, teiksim, uzspēlēt darba laikā uz darba datoru kaut kādu spēli, ja, kaut gan, teiksim, darba devējs ir devis instrumentu darbam, nevis, teiksim, laika pavadīšanai tur draugu kaut kādā tur fermas aplikācijā audzējot gurķus. Tas īsti neatbilst tam, ko darba devējs sagaida no darbinieka. Kā tas ir īsti, jo vienmēr ir kaut kādi lietotāji dažādi, praksē viņiem nāks arī saskarties. Ir tie, kur saka, jā, man patīk tas konkrētais ražotājs, kur darījam vienu to pašu antivīrusu. Ja? Ir kaut, protams, tādi, patiesībā tādu vairāk nav, kur saka, ka ja es nekur nelieku, neko nedara, tad man nekas nenotiks. Ja? Tādi ir ļoti maz, tādi ir varbūt Apple Mac lietotāju pusē vairāk. Ja? Kā tas ir? Ir, teiksim, populārs tas stāsts par to, ka ar
sistēmā iegūvētiem bezmaksas, teiksim, drošības risinājumiem pietiekami. Tas būtu Windows Defender, teiksim, ja, vai kaut kādi tie bezmaksas antivīrus. Ja. Ir, teiksim, cilvēki, kurš saka, jā, kur es uzliku to Windows Defender, man viņš salīdzinoši maz resursus datoram. Ja. Nu, kāda ir tā situācija no tās reālā drošības ieguvuma? Ja. Kāpēc cilvēkam maksāt 20 vatus, ja viņš vēl nemaksāt nevienu vai kaut kā tam nezinu? Nu jā, šeit ir, teiksim, vairāk stāsts par to, cik šis te ražotājs, kurš ražo visu pēc kārtas, ja, operētāja sistēma, Office aplikācijas, grāmatvedības uzskaits programmas un tā tālāk, ja, cik viņš ir spējīgs pievērst uzmanības tieši šim te nelielajam programmatūras gabalam, kas ir pa velti pie kanāla, ja, pa kuru viņš naudu nesaņem, ja, cik daudz viņam ir brīvo resursu, lai uzturētu pienācīgā kārtībā šo te aplikāciju, kur mūs sargan no tā visi. Ja. Un, principā, ir pasaulē organizācijas, nu, protams, kad tā, teiksim, ikdienas lietotājiem varbūt tas arī maz interesē, viņš vairāk tur vadās, ko iesaka draugu un radījā, bet ir, teiksim, dažādas organizācijas, kas testē regulāri šos risinājumus, ja, tad mēs vienkārši varam paskatīties pēc tā, cik augstu vai cik zemi tajā sarakstā atrodas viens vai otrs ražotājs, kurš piedāvā bezmaksas produktus. Ja. Es nesaku, ka viņi vienmēr ir a priori slikti, ja, viņi teiksim, ir vairāk ražojumi, kas ir arī diezgan augsti šajā te tabulā atrodas augsts cieņam, ja, teiksim, aizsardzības ziņā. Nu, bieži vien ir tā, ka teiksim, šie ražotāji, ja viņi ir nopietni ražotāji, nu, viņiem tomēr arī vajag naudu, jo šī te analītika, teiksim, informācijas savākšana, kaut kāda aizsardzības pasākuma ieviešana, ja, viņi tomēr prasa resursus, līdz ar to prasa naudu, cilvēkiem jāmaksā ir algas, ir jāuztur kaut kāda serveri, ja, tā infrastruktūra tomēr ir nepieciešama mūsdienās. Visi update notiek online, ja, un protams, ka šī serveru ferma nosauksim viņi tā, viņi prasa resursus, ja, tur ir jāmaksā dzīvu naudu, lai nu, kaut kur tā nauda ir jādabū, ja, un tad ir ražotāji, kas dara tā, kad viņi, teiksim, kaut kādu pamatu līmeni, triviālo, teiksim, failu skaneru, kur mēs liekam, kā zināmo veco antivīrus, kurš noskanē visus failus, un pasaka, ka viss ir kārtīgi, ja. Nu, šo te instrumentu, kurš šodien jau praktiski ir tāds nesakonfigurējot viņu kopā ar citām komponentēm, viņš ir diezgan tāds bezjēdzīgs, tiksim, ņemot vērā šo ātrumu, kādā nāk jauni apdraudējumi. Un tad viņi saka, te jums ir šis te file skaners antivīrus pa velti, un ja jūs gribat jau proaktīvu aizsardzību, kas jums teiksim, skatīsies proaktīvi, kas notiek arī jūsu internetu konekcijām un tā tālāk, ja, tad jums jāsamaksā naudiņu. Un tad jau paskatoties, salīdzinot šīs cenas, ja, tad tur īsti liels starpības nav starp to bezmaksas, kurš dod to savu mazo produktiņu, ja, un, teiksim, jau internetu klases aizsardzības starp dažādiem, teiksim, lietotājiem, kas atrodas industrijas augšgalā, ja, nu, tad praktiski tā starpība, tur ir ļoti minimāla. Tas tāds vienkārši, tāds mārketinga reklāmas gājiens, ja, mēs viņu dodam kaut ko pa velti, ja, bet, teiksim, ja jūs gribat jau tādu pilnvērtīgu aizsardzību. Protams, ja cilvēks ir eksperts šajās lietās, viņš paņem to pa velti mazo gabaliņu, tad viņš atrod kaut kādu ugunsmūru pa velti, tad viņš atrod vēl kaut ko tur pa velti, ja sāk konfigurēt to visu kopā, lai tas ideāli strādā, ja. Bet, ne katrs to ir spējīgs izdarīt, tāpēc arī ir šī tirgus niša, kur jau gatavs produkts ir ņemams, uzstādāms un izmantojams. Nu jā. Varbūt tas pēdējā laikā pietiekami kļūst arvien populārāk, noteikti strauji attīstošais segments tirgu. Kā ir tam mobilajām platformām, teiksim, vai nav tā, ka tas viedtelefonu bums, ka tie ir tādi treknie gadi tiem kiberļaunprāšiem, ja? Tas ir ļoti salīdzinot ar to, ko var iegūt no datora, tas ir ļoti tuvs ceļš līdz naudai, ja katram telefonam galā maksā patiešām. Tas arī droši vien viņus pievelk. Viedtelefoni neapšaubām viņi ieņem lielu lomu mūsu dzīvē, teiksim, manā konkrēti, ja es esmu mobils cilvēks, es praktiski daudz braukāju apkārt pa Baltiju, pa Eiropu,
Man ir tā darba nepieciešamība tāda, ka man ik pa brīdim ir jāatbild uz kaut kādiem e-pastiem, kur man ir jāapstiprina kaut kādas lietas. Un es vienkārši nevaru, ne visur es varu izņemt to savu datoru un tagad mēģināt kaut pieslēgties. Nu, labi, var jau ar šo te GSM pieslēgumu, bet nu, tas nav vērti, vilkt ārā datoru kaut kur taksometrā lidostā. Teiksim, ietelefonā es apskatos, man uzreiz mans e-pasts nolasās, un es varu operatīvi arī atbildēt, un tādā veidā mans bizness, teiksim, nestāja. Tā kā neapšaubām, ka cilvēki kļūst arvien mobilāki un vairāk kustās, un šīs lietas ir nepieciešamas. Nu, protams, kad nosauksim viņus par noziedzniekiem, viņi arī cenšas izmantot šo te. Viņi galvenās lietas jau uz kā viņi spēlē, tiešām šī te sociālā inženierija, tas ir cilvēku bailes, ziņa, kā azarts, tās ir tās trīs pamatbāžas, uz kuriem viņi tad arī būvēs savā stratēģiju. Jā, cilvēki arī tā ļoti nemaina savus ieradums, teiksim, skatoties, kā ļaudis uzvedas nereti veikalos vai pie bankomātiem, ir redzams, ka ļoti daudzi savus pinkodus tur telefonā, kaut kādas paroles, ja, nemaz nerunājot tieši par to, ka tur pēc kaut kāds rēķins, ja. Tur ir vienmēr arī visu sensitīvu informāciju, kas ļauj piekļūt viņa datorlietām. Kādas ir apdraudētākās platformas mobilās, kas ir populārākās? Androids, jā, jo viņš ir neapšaubām ļoti populārs, viņš ir salīdzinoši brīvs un modificējams. Teiksim, ja mēs skatāmies, Androids HTC telefonā atšķirās no Android Samsung telefonā un iespējams vēl kaut kādos telefonos. Ja, tā kā, es saprotu, ka viņš ir tāds vairāk uz brīvā koda pusi, ja, viņš nav pilnīgi brīvs, bet teiksim, tās modifikācijas ir iespējams. Un līdz ar to tā kontrola ir vājāka un daudz vienkāršāk ir. Nu jā, teiksim, tā varbūt ir problēma aplikāciju izstrādātājiem, kuriem ir jātestē savu smukā grafiskā aplikācija pat vienu otru trešo ierīci. Bet tie, kuriem vajag tur slikto kodu, viņiem jau ar lielticamību viņš strādās visur. Nu jā, šī neapšaubāmā popularitāte nosaka to, ka tās aplikācijas tur arī ir milzīgs daudzums. Un tur ir nepieciešams ievērojams cilvēku resursus, kas tad arī testē šīs te aplikācijas, vai arī datorprogrammu resursus, kas skanē to programmas kodu un skatās, vai tur nav kaut kādas signatūras, kaut kādi raksturīgi gabali, kaut kādiem pētīgiem kodiem. Tas viss, protams, prasa kā resursu laiku un tā tālāk. Plus vēl tā droši vien, ka cilvēki tomēr tur rokās datori, bet tomēr viņi domā, ka tas ir telefons. Jā, teiksim, programma kaut ko prasa, tad automātiski spiež yes, un rezultātā viņi zina visu, kur tu esi. Teiksim, šie te arī sociālie tīkli un viss tā tīklošanās, kas mums tik ļoti šobrīd patīk, ja. Teiksim, mēs nopērkam jaunu Samsung Android telefonu, ieimportējam savus kontaktus, un ja mēs ļaujam šim te datoram pieslēgties pie interneta, viņš aiziet uz mani, piemēram, Facebook vai Google plusu vai Google mail kaut vai, ja. Vienkārši sāk lasīt iekšā, ja viņš atrod kaut kādas korelācijas, tur e-pasta adreses, bildītas ielas, vēl kaut ko ielas, ja. Tā ir vieta patiesībā, kur tas lielais bizness, kas ir Facebooks un Googles, pieāk ļoti tuvu tam slieksnim, kas jau ir, Patiesībā tā ir attīstība, ļoti daudz nopietni biznesa cilvēki nav tur. Nav Facebookā. Jo mēs jau vairs nesaprotam, kurā brīdī mēs kontrolējam to informācijas apmaiņu, kurā mēs jau vairs nezinām, kas kur izlīdīs. Tas ir tāds arī uztraucošs fakts. Es kaut kad nesen arī papētīt to jautājumu, kā tas ir tikt vaļā. Teiksim, tāda kiber pašnāvība. Tas tur tā nebūtu nav viegli, ja, un bija, teiksim, tur bija holandieši, kas bija uztaisījuši šāda veida aplikāciju, jo tur Facebooks viņus sūdzēja tiesā, aizbūdnoties ar privāto datu aizsardzību, kas ir absolūti ciniski. Viņi bija uztaisījuši smuku, vai tā kā nospied, un tu redzi, kā tev nozies tur tie tavai linki, tur, kur visi satakotie tur Facebookā visādi, tā. Īstenībā tā lieta, kas varētu būt aktuāla, ja. Teiksim, arī varbūt drošības kompānijas varētu uztaisīt tādu produktu, gribu būt anonīms beidzot, ja. Teiksim, katram cilvēkam piedāvāt šādas tiesības arī, ja.
Protams, ir kā biznesa intereses, kas ir pretī, jā. Ja mēs tā apstāmies, kas ir tās svarīgākās lietas, teiksim, mūsdienu tas datorlietotājs, tad viņš jau vairāk nelieto tikai datoru, viņam ir dators arī kabatā, viņam ir datoris plācenī, ja? Kas būs tās, kā mēs zinām, tās lielais risks vienmēr ir tieši tā, cilvēku faktors. Kas būtu tās lietas, kas viņam, būtu jāievēro, lai viņš vairāk vai mazāk vismaz pats nebūtu izsaucis uguns? Principā būtu tiešām jāvadās no tāda veselā saprāta pozīcijas. Ja? Tiešām neatsaukties uz kaut kādu Nigērijas ģenerāļu aicinājumu, ja, pārskaitīt naudu. Ja? Visāds tādas lietas, nekas no gaisa nekrīt. To mēs esam jau pārliecinājušies, ja viss šīs finanšu piramīdas un tā tālāk, viss loterijas. Ja? Neko jums neviens netaisās dot vēl, ja? Nevajag sūtīt kādam. Tāpat ir bijuši gadījumi tādi, kad saņemam e-pasta vēstuli no bankas, kur lūdzu mums nosūtīt visus tos piekļuvus kodas bankai, ja tur kaut kāds tur servera updates un kas tur. Ja. Bankai nav vajadzības pēc tā un teiksim, šī te interneta piekļuva būtībā jau Viņa attur banku no kaut kādiem izdevumiem, ja jūs nenākat uz filiāli, bet viņa jau nenes bankai naudu. Līdz ar to piezvaniet bankai, uzprasiet, jo principā visas bankas savās mājaslapās ir salikušas, ka mēs nekad no jums šo informāciju neprasīsim. Ja, bet, pēdējā laikā nav dzirdēts, bet ir bijis. Ja, bet, tas kā piemērs vairāk ir, ja, ka tiešām no ākuli nespiest lasīt tomēr, kas ir rakstīts, ja nespiest piekrīt. Ja, Drīzāk runāt sev viņu pretējā. Jā. Brīdī, ka tiešām. Jā. Ar bankām tā ir, ka viņiem vienmēr sistēma ir dubultā, vai pat vairākās. Tā problēma šobrīd arī ir tā, ka mēs kā jau, teiksim, 21. gadsimta cilvēki esam jau pieraduši pie vizuālas informācijas vairāk nekā pie tekstuālas. Ja. Un ja mēs redzam uz ekrāna, 5 kaut kādos ekrānos ietilpstošus maziem burtiņiem sarakstīts līguma punkts, ja? Neviens jau viņus nelasa. Ja? Un tur ir tā lieta, mēs nespējam nokoncentrēties uz šī dokumentu izlasīšanu. Ja mēs esam pieraduši ātri, teiksim, 3 bildītes, un tad man ir viss skaidrs, ja man ir 5 ekrāni ar tekstu, es vienkārši nespēju fiziski, man sāk jau iekšējais nemieris rasties, kad man ir jāizlasa tas teksts līdz galam. Un līdz ar to mēs nelasām, mēs tik nospiežam, ieliekam ķeksīt, nospiežam piekrīt un aiziet. Ja? Un teiksim, labi līgums, bet ar daudzām lietām jau ir līdzīgi. Ja? Mēs vienkārši, mēs esam tik nepacietīgi, tik tālāk, kā dzīve ir tik ātra, ka mums nav laika to darīt. Ja? Un varbūt, tas tomēr būtu jāizdara. Bet sevišķi, ja tas skar jūs kaut kādu naudu, personas, kaut kādu informāciju un tādas lietas. Tā ir. Kā tas ir? Pēdējā laikā arvien vairāk tomēr, teiksim, procentuāli ļaudis sāk lietot Apple produktus. Ja? Lielā mērā tas ir atbalsts no iPhone, atbalsts no iPad, arī arī korporatīvi lietotāji, viņi varētu sāk iepirkt Macintosh dators. Ja? Kā ir ar to drošības situāciju tajā? Tur patiesībā ir tas stāsts. Tāds, ka vairums uzskata, ka jā, tur nav vīrusu un lielā mērā arī tādā empiriskā pieredze, es divreiz saticies ar gadījumu, kad cilvēkam kaut kas ir noticis, un tas vienmēr bija gadījumā, ka viņš uzķers uz viltus kaut kādu antivīrusu. Ja. Ko dara tas Kaspersky produkts ar to māklē? Viņš šobrīd ir, teiksim, file skanera līmenī. Viņš nav interneta drošības, proaktīvās aizsardzības nav, viņš ir tīri kā file skaners, mēs noskanējam jūs file sistēmu, tas ir kārtīgi, nav kārtīgi. Tas tā ir lieta, kas neļauj tev aizsūtīt inficētu vēstuli citam cilvēkam. Jā, tas ir tas, kas, protams, ka, teiksim, kaut kādas Windows vidē rakstītas aplikācijas, ja mēs nelaižam, teiksim, kaut kādas virtuālās mašīnas, viņas nevar sākt strādāt, jā. Bet, jā, mūsu teiksim, mēs viņus varam aizsūtīt tālāk. Protams, no vienas puses, mēs sevi neinficējam, bet mēs varam tādā veidā, pasviest kaut ko sevības nesēt. Jā, būtībā tā ir. Kaut kāda sadarbība arī, teiksim, par tālākiem risinājumiem, teiksim, Apple sadarbojas ar Kaspersky.
Vai viņi, teiksim, kā jau viņi paraduši, viņi tā? Nē, tur kaut kāda vienošanās tiek sasniegta. Es saprotu, ka mums arī drīz būs iespējas strādāt ar iPhone operētāju sistēmu ciešāk un tur kaut ko izveidot aizsardzībai. Ir jau tādas aplikācijas, teiksim, mums bija tāds SMS blokers, ja, kad teiksim, atsūta īziņu, kur nobloķē telefonu, ja, tad ir iespēja atbloķēt šo telefonu. Jā. Nu, tā kā darbs risinās un kaut kas, es domāju, nākotnē arī būs pieejams. Bet Android platformē mums šobrīd jau ir gan vecāku kontroli, gan internetu drošības. Nu jā, jo patiesībā tā arī otra problēma iereiz pieaugušiem cilvēku vidē. Tā viens no lielākiem apdraudējumiem ir cilvēciskais faktors, tā ko mēs prasām no bērna, kuram spēlīt, izmet kaut ko, viņš tikai grib turpināt spēlēt, nevis tur kaut kādā veidā darboties savādāk. Un ja dikti vajag spēlēt, tad tur kaut kāds jautājums, vai tu tur piekrīt, ka tur tavs telefona numurs tur aiziet līdz kaut kurienai, ja tur lai reģistrētu tur kaut kāds high scores, tur labākos rezultātus. Ja, nu, bērns nospiedīs, protams, ka es gribu draugiem palielīties ar savu. Patiesībā tas var būt, teiksim, servers jau, uz kuru tiks sūtīts šīs dārgās īziņas, un bērns ar to nezinu. Latvijā tā ir liela problēma. Es zinu, ka pagājuši, ka runāju ar jūsu Maskavas kolēģiem, viņi teica, ka jā, Krievijā tā ir liela problēma. Tur bija vairāk iemesli, viens no tiem bija, ka Krievijā ir salīdzinoši vienkārši pierīdzēt to paaugstināts maksas numuru. Teiksim, man ir, vai jums, ka jūs atbraucat uz Maskavu, jums jāstāv kā pasirokā, bet īstenībā praktiski jūs varat redzēt pierīdzēt. Gandrīz tā, jā. Kā tas ir Latvijā? Vai tā arī ir problēma, vai ir, teiksim, tā kaut kādi tie, šie maksas īziņu varianti, kas bāzējas tieši šeit? Latvijā es pat, godīgi sakot, neesmu citējis, bet šogad Igaunijā bija jau gadījums. Igauni certs nozīmē, ka tāds gadījums ir bijis. Tieši šādā veidā, kad spēlīt kaut kādu, ir jāatļauj, teiksim, savu telefonu numuru ierakstīt kaut kādā rezultātu portālā, un tad aiziet. Tā kā Igauniem jau pirmais ir bijis. Tad visticamāk mēs varam teikt, ka tas ir drīzāk tikai laika jautājums, nevis kaut kāda. Tā varētu būt, jā, tāds varētu būt. Jo arī šī aplikācija tika novilkt no Android market, jā, un instalēta. Tas viss, protams. Igaunija tādā ziņā, no vienas puses mēs sakām, viņiem viss ir ļoti droši, no otras puses, protams, tirgus izmērs ir salīdzinoši neliels, bet tas labais ir tas, ka viņiem ir šausmīgi laba infrastruktūra. Es tā varu iedomāties, ka nozīmniekiem ļoti patīk tur hostēt kaut kādas savus serverus, jo tur ir augsta ātruma interneta līnijas, un tas ir viņiem patīk. Kā tas ir par pašu to drošības risinājumu kā apdraudējumu? Ja? Mēs atceramies, kā nesen bija stāsts par Symantec produktu, kur viņi bija pirms pāris gadiem programmas pirmkārt pazaudējuši, kas bija saistīts ar attālināts ierēķi. Kā tas ir un vai cilvēks no tā var būt droši, ka jā, es nopērku to aspekts, ka tur nav tā, ka tas būs tās durvis? Mums jau arī pārbauda, un tā ir reputācijas lieta, ja mēs vienreiz pazaudēsim to reputāciju, tad ir pasamīgi būs grūti. Tā kā, teiksim... Jūs viedoklis pat labi, ka Symantec tā gadījās, ja tur bija slikti tāpēc, ka jūs esat vienā pusē, jā? Jūs jau neesat tie, kas kāvēs lauži, jūs esat tie, kas viņas remontē, jā. Tā ir, jā. Bet kā tas notiek šī brīža risinājumos? Atceramies agrāk, jo īpaši, kad bija tas galvenais produkts bija antivīrus, bija vienmēr lietotājiem mudinājumi atjauninājumi datubāzes tam līdzīgi. Tagad arī ir tas jādara manuāli, vai tas... Nē, tas notiek automātiski. Es pēc, ka lietotājiem ir tāda iespēja, ka programmu uzinstalēt, tiek piedāvāts pievienoties tā saucamajam Kaspersky Security Network, Kaspersky drošības tīklam. Un ja mēs piekrītam piedalīties tur, tad, teiksim, informācija par kaitīgo kodu, kas tiek fiksēts mūsu datorā vai, teiksim, kaut kādām tīklu uzbrukumiem vai kaut kā tāda, tiek nosūtīts uz šo tīklu serveriem, ja, tad tiek veikta analīze. Un tur netiek sūtīta nekāda informācija par failu nosaukumiem, ja, tur tiek sūtīts tikai kontrolas summas un
tādas lietas. Tā kā par privātās informācijas vai kādas piegošanas gadījumiem tur noteikti nav runa. Tur ir runa par to, ka, piemēram, ja kāds ķīniešu ģēnijs uzraksta kaut ko jaunu un palaiž savā tīklā, un, teiksim, Ķīnā, ja mēs esam saņēmuši jau kaut kādas nostrādājumus, bet teiksim, tā infekcija vēl nav izplatījusies līdz mums, tad savu šo Kaspersky Security Network, pat ja mēs vēl neesam izgatavojuši kaut kādu aizsardzības soļus priekš šī apdraudējuma, ja, tad mūsu dators, mūsu teiksim, aplikācija, kas mūs aizsargā, jau ir informēta, ka ja tāds vīrus mums atnāk, ja, nu, teiksim, tāda rakstura fails atnāk pie mums, mēs viņu vienkārši nelaižam tālāk iekšā. Mēs zinām jau, ka viņš būs beigts. Mēs viņu sārstēt, salabot nevaram, bet mēs zinām, ka viņš ir slikts. Un tad tādā veidā mēs jau momentā, teiksim, izmantojam šos tagad populāri teikt mākoņu tehnoloģijas, ja, tad mēs jau esam informēti. Mūsu teiksim, aplikācija ir informēta par to, ka tāda kaitīga koda eksistē. Tas ir tas Kaspersky, tas mākoņu risinājums. Jā. Nu, tā no lietotāja viedokļa droši vien dzirdot, ka tas ir mākonis. Tā pirmā doma ir tāda ierēdzēs, esmu mobilā internetu lietotājs, jo īpaši es atbraucu citur, cik man viņš noēdīs trafikā, vai man nebūs tā, ka man mājās jāpārdod viss, kas man palicis, lai samaksāt rēķinu. Jā, nu, protams, kaut kādu... Nu, bet te droši vien ir kilobaitas, nevis YouTube. Nu, kā es teicu, tur tikai tās čeksummas tiek sūtīts, nu, kas ir ļoti īsts informācijas vienības, kas neko daudz neiztērē. Bet tas pats jautājums arī par to ātrdarbību. Ja? Nu, protams, teiksim, nevienmēr un ne visur, jā, visi jau cenšas izdarīt tā, lai viņu teiksim, risinājums ir pēc iespējas ātrāks, ja, bet nu, šeit jau ir kaut kāda robeža, ja, jo nu, nevar būt ātri un teiksim, ļoti augstu aizsardzību. Ja, nu, parasti jau šajos testos ātrums tiek sasniegts, izslēdzot ārā kaut kādas īpašības, ja, un atstājot tur kaut kādas dažas, teiksim, lietas. Ja. Tad, protams, kad mūsu risinājums strādās ātri, jo viņš nedara virkni kaut kādu teiksim, nepieciešamu aizsardzības funkciju. Saslēdzot to visu atpakaļ un, teiksim, nokonfigurēt viņus vairāk vai mazāk vienādi, kas varbūt nemaz nav tik viegls uzdevums, jo katrs tur atkal kaut ko savādāk uzrakstīt. Līdz ar to mēs skatāmies, jā, tas risinājums strādā ļoti ātri, ļoti labi mūs aizsargā, bet patiesībā viņš varbūt arī mūs neaizsargā tik labi. Jo nevar būt tā, ka netērē un aizsargā ideāli. Viens no tiem risinājumiem droši vien tas, ka daļa no darba notiek mākonī, ja? Nu, tas protams, jā, šī te apziņošana, jā, jo, teiksim, man nav vairs jāpārbauda šis te fails, mēs jau zinām, ka viņš ir slikts, jā, un man tas resurss nav jātērē uz to. Kā tas ir tā mākoni? Tas pats par sevi nav apdraudējums, teiksim, drošībai, no tāda viedokļa, ka tagad patiesībā ir kurš par salīdzinoši lētu naudu, var nopirkt milzīgu jaudu. Ja? Tas nozīmē, ka, jo īpaši zinot to, cik cilvēki ir maz radoši, un vieglprātīgi paroļu izdomāšanā, kas vienkārši nozīmē to, ka patiesībā, ja arī tas viens dators, man tās paroles uzdošanai vajadzētu, teiksim, 2 gadus, tad patiesībā samaksājot $20, nezinu, Amazonam vai Googleam, kurš tur kaut kādu serverfēnu, un pabeidzot tā slaiderīt, lai man ir ļoti liela jauda, es varu viņu būtiski nedrīz uzreiz ar parastu brutālu spēku uzlauzt. Kā tas ir? Teorētiski tā ir, jā. Tas ir jautājums atkal tiem piedāvātājiem, vai viņi kontrolē tos uzdevumus. Tas tiesības sargi jautājums ir, vai viņi kontrolē to dara, jo būtībā jā, šobrīd teroristi var nopirkt visas jaudas pasaulē. Nu jā, te ir tas tāpat kā būtībā tāpat kā bankā, ja, kad es eju vērt vaļā bankas jaunu, teiksim, kontu bankā, ja, tad būtībā bankas darbinieki, kas zina, ka dažās bankās skatās rūpīgāk, dažās varbūt netik rūpīgi, ja, bet būtībā ir jāpārbauda cilvēks, vai tas konts, ko viņš var vaļā, ir viņa konts, ja. Ir bijuši gadījumi tā, kad atnāk cilvēks nosēžās atvērt kontu, viņam aiz muguras stāv cits, ja, un saka, kas viņam tur jāraksta, ja. Tādas lietas, ja. Bankas darbiniekiem, protams, kad vajadzētu sekot, un viņiem ir speciāli šīs te procedūras, instrukcijas, ja, tad bankām arī ir savu regulēšanu, kā notiek, teiksim, šīs te cīņā ar naudas atmazgāšanu, tad tāda arī vesela liela sfēra ir interesanta.
Tā kā šeit būtu tas pats, kādam ir jākontrolē, kas notiek šajos serveros. Vai tur nenotiek kaut kas, kas ir slikts, un droši vien tie, kas reģistrē, viņi būtu kaut kā jākontrolē. Varbūt nobeidzot, atkal atgriezīsimies tuvāk pie jūsu, teiksim, tā biznesa. Kā jūs jūtaties šeit, kāda ir tā situācija šeit lokālajā tirgu, kā veicas, jums bija plāni tur iet uz Ameriku un citiem tirgiem, kā, teiksim, vispār kā jūs jūtaties un kāda ir tā situācija? Lokālajā tirgu mēs jūtamies diezgan labi, mēs gan esam sasnieguši jau diezgan tādu augstu tirgus piesātinājumu. Līdz ar to mūsu tā izaugsme varbūt šeit ir mazliet piebremzējusies, viņiem projām ir, viņi varbūt nav tik milzīgi liela, kā teiksim, kaut kādos attīstības tirgos, kur mūsu klātbūt daudz mazāk. Amerikā mēs strādājam, jā, Amerikā notiek liels darbs, Dienvidamerika, Ziemeļamerika. Tās gan ir divas dažādas teritorijas mūsu izpratnē, bet jā, mēs tā kā visur pasaulē cenšamies Japānu mēģinam. Interesants tirgus Japānā ir savas prasības, teiksim, pret produktu, jā, un tur atkal daudz kas interesants, teiksim, šis te jaunais licencēšanas variants, Kaspersky One, būtībā tika inicializēts Japānā, jo viņi bija pirmie, kas teica, mūs neinteresē, teiksim, atsevišķas licences priekš kaut kā, dodiet man iespēju aizsargāt visu, kas man ir. Teiksim, nedomāt, nelauzīt daudz galvu par to, ko tad man īsti ir jāpērk to vai to un cik šitā. Dodiet man produktu, kurā es varu tad ieķeksēt, ko tad es īsti gribu, un tad es maksāju par to, kas man ir. Tā bija tā sākotnēji. Mēs redzam, ka gadu laikā viņi ir apgājuši apkārt, tad mēs notestējam pagājušā gada beigās Amerikā to visu. Un tad tagad jau tas viss tiek laists visā Eiropā. Es saprotu, man liekas, salīdzinoši dārgs pasākums bija, tāda lokālā priecēja viedokļa. Būtībā, teiksim, tā cena, ja, kas ir mūsu ieteiktā gala lietotāja cena, bija 50 lāpi. Jā, plus vēl PVN. Es droši vien būšu redzējis dolāros, man likās, ka... Bija tā cena, bija $100 par pakāpu. Tā ir, teiksim, gala lietotāja. Un, ja mēs skatāmies šobrīd, ja mums jānopērk priekš 5 lietotājiem internets piedarīt, tad es pieļauju, ka Kaspersky One ir lētāk. Tātad tur var uzlikt arī 5 datorus? Tur var uzlikt 5, jau kāds brīvā izvēlē iekārtas. Kas atkal ir iespēja, teiksim, kaut kādos korporatīvos iekritumos labi startēt, jā, korporatīvos tur gan citas prasības. Teiksim, mums ir tā, ka mazais bizness, kas pie mums ir mazais bizness, teiksim, 10, 20 datoru, tas jau būtu vidējais bizness. Viņi bieži vien lieto arī šos te mājas produktus. Viņiem, teiksim, ja uzņēmumā nav teiksim, administrātori, kas centralizēti kaut ko tur skatās un aizsargā, tad uzņēmumi bieži vien tādu nelielu, viņi saliek uz katru datoru virsmu šo te internet security un dzīvo mierīgi. Šim te korporatīvajam produktam ir centralizētā vadības konsola, un tad tur ir iespējams arī daudz jaukas lietas darīt tieši centralizēt, un tad tas ir tāds Rīgas administratoram, kur viņš var konfigurēt, ieviest kaut kādas zināmas drošības politikas, kas parasti visos lielākos uzņēmumus arī ir. Un tad tur vairs tas mājas produkts īsti nedara, jo viņam nav šī centralizētās vadības. Teiksim, jaunais produkts, ko mēs priekš korporatīvajiem lietotājiem izlaidīsim 3. un 4. ceturksnī, tas būs rudens pusē, tad tur jau būs klāt šī datu šifrēšana, un teiksim, tas jau būs tāds uzņēmumiem jau vēl patīkamāk droši vien produkts. Tas ir tā šifrēšana notiks lokālajā datorā, jā? Jo tā, es zinu, tā ir, teiksim, problēma vienmēr, pat ne problēma, tas ir stāsts par Vāciju, teiksim, salīdzinās ar Vāciju ar Igauniju, Tad likumdošanas līmenī, kāpēc, teiksim, Vācijā ir grūti atrast pavelti bezvadu internetu, Tāpēc, ka tur likumdošana tāda, ka jūsu kolēģis, kas Vācijā strādā, ka tur ir tā, ka, ja es esmu uzlicis to rūteri, tad patiesībā es atbildu par visu, kas tajā tīklā notiek, Un brīdī, ja es rūterim, viņam var būt paroli un lietotās, tad vienalga notiek šifrēšana. Brīdī, ja tur vienkārši no paroles, tad dati ir nešifrēti, 10 gadījumā, ja nopērk to jūsu risinājumu, tad cilvēks, kurš sēž arī šādā bezmaksas vienalga, tie dati ir šifrēti. Es pareizi sapratu?
Jautājums par reputāciju. Teiksim, kas Perskas, kā tur savu veidu Krieva Nokia, teiksim, salīdzināt tā. Par pirmo formulu, par sadarbību ar Ferrari, tas ir skaidrs, ka, teiksim, tur viņš nāk ar naudu, kas Perskas jāsatiekšā. Kāpēc viņiem nebija doma kaut ko, ja kas Perskas, piemēram, ir top 3 vai top 4 šajā grupā, kāpēc viņi neņēma tos pirmos 3, bet tieši kas Perskas? Saprot, jā. Es īsti nezinu to priekšvēsturu, kurš tur paņēma, jā. Man liekas, ka tur bija tā, ka Jevgeņiem Kasperskim pašam kā tādam, viņš tāds diezgan interesants cilvēks un entuziastisks un inovatīvs, un viņam ļoti simpātiski bija šī Ferrari ideoloģija, arī šīs inovācijas un attīstība. Viņš sajūta tur kaut kādu radniecību tīri tajā visā ideoloģijā, filozofijā, kompānijas, jā, un tad kaut kā tā pamata viņi tā satuvojās. Es tiešām sīkāk nemāku pateikt, bet tas stāsts tāds, kad viņš saskatīja daudz līdzības tajā, ko Ferrari dara ar savu sporta komandu, kad tas ir diezgan līdzīgi, ko viņš cenšas izdarīt ar savu komandu. Un tad mums tā pamata viņi tā sāk satuvoties, un tad, tad mēs jau otro gadu kopā viņiem jau esam. Un tādēļ tās reklāmas viņi ir tāda būtiski baigi, kad piemēram, pirmā formulā var būt uz Ferrari tādiem, tur ir, es domāju, ka ievērojams ieguldījums. Tas ir, jā. Tas, protams, arī maksā ievērojami naudu. Tā kā, grūti jau tā nomērīt, vai tas mūsu pārdošanas rezultātos atspoguļojās, varbūt, ka tik tieši nē, bet tā kā uz tas tās imidži. Vēl nevar uztaksīt. Jo visi zina, ka uz Ferrari uzzīmēt smaidiņu, tas maksā milzīgi naudu. Domā, ja cilvēkam pārtais labi produkti, ierēc viņš un reklamēs. Jā, es saku, tas vairāk ir ne tā, ka mums ir pietiekami daudz naudas, ka mēs varam izdarīt. Tas bija vairāk uz tādu tīru, tādu ideoloģisku, kaut kā kopsaucēju atrašanas. Jā, iespējams tīri tā, lai vienkārši visiem jau liekas, ka tā datora drošība, tas tādu cipargalvu lieta, lai kaut kādu dzīvību iedot tam zīmogam kaut kādu.